Sveiki jaunā epizodē, un tātad šajā epizodē es jums parādīšu, kā uztaisīt channel art. Tātad mums no sākumā vajag šādu bildi. Tas ir sākums, tad mēs spiežam uz šī te. Uzspiežam šeit kā pilno un black. Un cancel. Šādi te. 1 un 2. Apakšu noņemam. Šo mēs varam dzēst ārā. Tad mēs liekam iekšā šādu bildi. Mēs viņu palielinam. Un tad mēs viņu tā novietojam tā foršāk, kā gribam. Tad mēs šo noliekam virsū. Un tad mums ir šāda bilde. Tad mēs liekam iekšā kaut ko tādu, vai nu jūs varat likt, ko jūs gribat. Tad mēs viņu varam bišķīt piespiest, lai būtu tā smakāk. Šādi te. Enter. Tad mēs spiežam te. Mēs esam mazāk caurspīdīgu. Tas tā, lai efekts būtu. Tad mēs ņemam vēl kaut kādu efektam bildi. Nu, man personīgi patīk šī. Es pēdējām mazliet pastiept, nē. Es nedomāju, ka viņu vajadzēja pastiept. Labi, iesim atpakaļ. Šādi te. Pieliekam Enter un šim arī. Uzliekam kaut mazāk to cauri vai. Tā kaut kā. Es nezinu, varam atstāt tā bišķīt. Un tad liekam iekšā vēl kaut ko tādu. Enter. Šim pamainam tā. Un tad iznāk ļoti smags attēls. Te mēs zīmējam tekstlodziņu. Un rakstam vienkārši iekšā. Te var pamainīt lielumu, un te mēs uzliksim kaut kādu, piemēram, šo. Tādu. Mēs viņu mazliet pavirzam tā kaut kā. Oi. Pagriežam kaut ko tā, lai smukāk. Nē. Šādi te. Mēs te varētu likt kontūru. Un te visādas iespējas un šādi te. Šādi te. Un tas arī principā ir viss.
Bet ar to vēl šī epizode nebeidzās, jo tad mēs pojies. Tad mēs viņu saglabājam. JPG failā. Un save. Tad mēs viņu liekam uz maksimālo kvalitāti, lai viņi būtu pēc iespējas smakāki. Tad mēs viņu esam saglabājuši, tad mēs ejam internetā, YouTube'ā. Spiežam šeit, edit channel art from your computer. Un uploadojam. Viņš ir uploadojies, un tad mēs mēs viņu varam vēl pielikt, kā mēs gribam. Mēs viņu varam pamazināt un nolikt, kur gribam, un vēl visādas tur iespējas. Bet es viņu šādi arī gribu. Spiežam enter, viņš saglabājās, un tad arī viss ir. Tad paldies, ka noskatījies šo epizodi. Un tiekamies jau nākamajā.